šis kurs beidzot ir izpildīts un tiešām sirsnīgs paldies jums visiem par klātbūtni, jo mēs to darījām visi kopā. Lūk, un tā atziņa par kursu noslēgumu. Protams, tas atvēra acis uz kaut ko jaunu. Tā, teiksim, svaigs skatiens uz dzīvi, jauna apziņa, ka ir iespējams trenēt sevi ar noteiktiem vingrinājumiem, lai kļūtu par labāku cilvēku. Tu kā cilvēks, izdarot šo vingrinājumu kursu, spēj sajust sevi kā vienu veselu, kā funkcionālu cilvēku, kas ir spējīgs nest gaismu citiem. Tur, principā, izpildot šo vingrinājumu kompleksu, rada jaunu enerģiju sevī un rada vairāk gaismas. Un to atbilstoši atkal nes iekšā pasaulē. Nu, teiksim, jā, es piekritīšu, ka to, protams, darīt ir ļoti labi arī kopā ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem, kā es dzirdēju atsauksmes no Ingrīdas un Laumas. Agrita jau zina, tā ir mūsu skolotāja, kas mums parādīja šo kursu un veiksmīgi iemācīja to visu. Mūsu uzdevums tagad tās ir to visu turpināt, neatkarīgi no visiem. Mēs taču to darīsim, vai ne? Protams. Nu, lūk, ja es agrāk īstenībā zināju 7 veiksmes likumus, un man tie joprojām ir galvā, un teiksim, tie ir veiksmīgi strādāja, patiešām, tad tagad tās pēc ilgstošiem gadiem, pēc kaut kādiem 10 gadiem, es esmu atradis šīs 8 pērles, kuru nodeva man skolotāja Agrita. Ja? Un es pat nezināju, ka tāds vispār eksistē. Un tad tas, principā, šie vingrinājumi ir papildinājums nedaudz kaut kam tādam, ko jau zināju, kas jau bija liela vērtība un jau strādāja. Tad šīs 8 pērles, šis kurs, man atvēra ceļu uz jaunu līmeni. Es domāju, tieši laikā. Mēs cilvēki vienmēr attīstamies, un tad, teiksim, tagad tās, izējot šo kursu, ir iespēja iet uz jaunu līmeni. Jo katrs jauns līmenis īstenībā prasa jaunas pārbaudījumus, jauns cilvēks, citu enerģiju, citu pieeju.